Šodien ir ceturtdiena, un atkal radās iespēja pastrādāt ar žiguli. Pieķēros radiatoram. Kā iepriekš bija redzams, radiatoram bija nokritusi šī te apakšējā daļa, rūpnieciskais stiprinājums. Nokritusi viņa bija tāpēc, kad bija izpujuši šī te iekša, viss tas stiprinājums, kur viņš tika uzvalcēts virsū. Tā tad izdomāju, ka tomēr viņu salabošu, jo būtu izšķērdīgi viņu izmest, ja radiators pats pa sevi strādājošs un nostrādājis ir vairākus gadus, kā iepriekš minēju, bez kādām problēmām. Tā kā domāju, ka tomēr salamontēšanu tā arī izdarīju. Uztaisīju 4 šādus te stiprinājumus no alumīnija pie rūpnieciskā stiprinājuma piekniedē kniedēm un pie radiatora piestiprināja šādām te 4 skrūvēm 4 mm diametrā, kuras iet caur radiatoru šo te mīksto daļu. Lai nebūtu nekādi mehāniski bojājumi, kad radiators ir pilns ar šķidrumu un spiežās uz leju, tā tad ir iespēja, ka šīs te caurules, kas iet šādi te horizontāli, kur cirkulē šķidrums, lai viņas tā kā, kad neatspiestos pēc šīm skrūvēm, ja nu gadījumā viņš spiežās uz leju, un arī braucot uz bedriem, tas šķidrums viss tur ir smags, viņš viss tur, var teikt, kustās līdzi. Nu, radiators ir it kā ir pieskrūvēts, bet nu, tomēr kaut kāda amplitūda tam visam ir. Un, lai izvairītos no kādām iespējām, ka kaut kas tāds var notikt, šajā te vietā iekšā no vecas zobsiksnes uztaisīju šādu te atduri, saliku viņu šādu dubultā un visā garumā ievietoju šeit apakšā iekšā, lai svars vienmērīgi izlīdzinātos pa visu apakšējo daļu. Tātad tad viņš atspiedīsies un nekur tālāk neaizies vairāk. Tātad radiators būtībā ir saremontēts, un tad jau tagad viņu likšu virsū. Sākšu likt kopā dzeses sistēmu, jo arī pārējās daļas ir daudz maz sagatavotas. Sagatavot arī ir pārējie dzeses sistēmas elementi, termostats un šis te savienojums. Termostats izskatās, kad ir eksporta variantam ražots. Viņš ir ražots padomju laikā, ir angļu valodā uzraksts, kad izgatavots padomju savienībā. Cerams, ka tas būs labāks nekā tie, kas izgatavot ir padomju savienības tirgumu bijuši. Un arī šis te ir nokrāsots melns, jo tā kā iepriekš bija redzams, visas tās daļas bija oksidējušās, kaut iepriekš bija apstrādātas, tomēr tad izdomāju, kad nogramtēšu un nokrāsošu viņu šādu te melnu. Tā kā tagad tikai darbs to visu uzstādīt. Ir ceturtdienas vakars un es turpinu žiguļu dzeses sistēmas salikšanu. Lai turpinātu procesu, ir vajadzīga šim te savienojumam blīve, un es to arī plānoju tādu izgatavot un parādīt jums, kā es to daru. Blīvu materiālu izmantoju šādu te zaļu. Tas vēl man no krājumiem, diemžēl vairs tāds tirgos netiek, jo pārāk daudz satura asbestu, cik sapratu, Eiropas Savienība ir aizlieguši šādu te materiālu tirdzniecību. Tirgu ir pieejami citi materiāli. Tas nākamais, kas tagad ir veiklā pieejams, bija zilas krāsas, bet, nu, diemžēl tur ir cena atšķirība diezgan būtiska. Ja šeit šis materiāls 50x50 maksāja kaut kādus 5 latus vēl tajā laikā, kad es pirku, tad zilās krāsas materiāls maksā kaut kādi 5 eiro pavisam mazs gabaliņš. Nu, varbūt 2 reizes lielākā šis, bet, nu, salīdzinājumā uz tā fona daudz vairāk. Kāds tam pamats īsti nezina, bet, nu, man pagaidām vēl pietiek no krājumiem ar šo materiālu. Materiāls ir eļas izturīgs, bet nav benzīna izturīgs, tā kā karburatoros un vietās, kuras saistība ir ar benzīnu, un izmantot nedrīkst, bet tur, kuras saistība ar eļu, droši. Arī, kur saistība ar dzeses šķidrumu, arī tikpat droši. Pastāstīšu, kā vislabāk ir noņemt nospiedumu. Ir 2 varianti. Viens variants ir tāds netīrāks, bet nu, no sanitām metodēm nosmērējot šo virsmu ar netīru eļu kādu. Ja smērēsiet ar svaigu eļu, tad nebūs tas, vai netīra eļu tomēr vecu, tad nospiedums ir daudz labāks. Bet, jā, tas ir diezgan netīrs variants. Es izmantoju grafītu no zīmuļa, vienkārši zīmolu, lielo plato zīmolu, tā kā kontūrus šeit apsmērēju gan ārpus, gan iekšpus, gan arī urbumus, vienkārši nospiežu uz materiālu. Šeit tagad es esmu no vecās blīves pārzīmējis tās kontūras
Un tas arī ir variants, ja vecā blīve saglabājusies. Un tad parādīšu procesu. Lai taisītu blīvi, apakšā man ir šāds te blīvs plasmas, tāds diezgan sīksts. Jo uz koka, teiksim, cirst, uz kādu cieta koka var, bet, cik praksa ir pierādījusies, tad uz cieta koka cirst arī nav tas tomēr, jo vairāk izplēš tos cirtienu vietas. Un šādu te blīvu materiālu tas ir labāk. Protams, ne visiem tāds ir pieejams, bet, kaut ko piemeklēt var, ja tās blīvas tomēr plānojat izgatavot mājās vairāk kā vienu. Vēl priekš blīvu izgatavošanas ir vajadzīgi caursitamie. Man tā sagadies, ka viņi ir diezgan daudz, bet, šie ir tie, ko visvairāk sanāk izmantot, visejošākie, tā teikt. Šeit ir 8 mm, un es arī ņemu 8 mm caursitamā. Jāpaņem āmurs tikai. Āmurs kāds sanās tādu paņēmu, šis ir kurpnieki, nemaldos, bet strādās. 1, 2, lai būtu vieglāk strādāt, izspiežam ārā, izsistos. Un šeit stūrīšos arī var izcirst, lai vieglāk būtu izgriezt. Tālāk es griežu parasti ne ārpusi, bet iekšpusi. Iekšpusi griežu tāpēc, lai mazākas iespējas ir, kad salūzīs, pārplīsīs kaut kur. Šķērs gan, diemžēl, tagad uz šo momentu nav īstās, šeit ir mazās šķērīs, bet izgriezt var arī ar šīm. Tad izgriežam tagad ārpusi. Caursitumos var nopirkt veikalā, vai arī, sliktākajā gadījumā jau nav iespējas, jums aizbraukt un uzreiz nopirkt, tad var uztaisīt no tādām caurulītēm kādām, ko kaut kur saimniecībā var atrast. Vienīgais jāsaka, kad oriģinālai caursitamie ir, materiāls ir ūdīts, lai viņi būtu cietāki, bet, priekš dažām reizēm var izlīdzēties arī no kādas caurulītes, vienkārši ņemot un šo te daļu uz kaunus noslīpējot, lai sanāk tāds asas zobs šeit. Tas tāds ar sentālu metodu, tāds variants, kad citu variantu nav, tad ir šāds variants. Esmu arī kādreiz tādu izmantojis, kad nebija pie rokas caursitamie. Protams, ka strādāt ar īstiem instrumentiem ir daudz vieglāk. Tā. Apmēram ir izgriezts, tagad vajadzētu nedaudz viņu pielīdzināt. Paņem smilšpapīru, kādu smalko, kurš tas ir pēc rupjuma nepateikšu, bet smalku, kurā gadījumā. Un vienkārši notīrīt, kas ir palicis. Lielas nozīmes nav, bet, kā saka, visi darbi, ko darat, ir jādara uzreiz, kā vajag, ar kvalitāti. Tātad šāds te process daudz laika neaizņem, bet toties gala produkts ir pavisam citā līmenī. Vēl var pastāstīt par hermētiķu izmantošanu. Man personīgi tāds uzskats, un ne bez pamata, kad hermētiķi dzinējos izmantot, ja tas nav paredzēts no rūpnīcas, nekādā gadījumā nevajag. Ir pieļaujami izņēmumi,
Bet no šāda izņēmuma ir tikai tad, ja vienkārši nav iespējas to pamatu sagatavot. Tā, blīvi tā kā būtu gatava. Teiksim, šādas te virsmas vienkārši ir jānoslīpē. Nu, jums mājās droši vien nebūs slīpgals, bet arī var izlīdzēties šajā gadījumā, paņemot vienkārši ļoti taisnu virsmu, nu, labāk kaut kādu vai nu metālisku virsmu, vai nu, tiešām pārbaudīt kādu līnijā, kādu koku virsmu. Koku virsmas diezai būs tik taisnas kā vajag, bet nu, var mēģināt piemeklēt kaut ko, vienkārši pārbaudīt, lai viņi būtu taisna. Un paņemt attiecīgi rupjumu smilšpapīru plāksni vienkārši uzlikt. Un liekot virsū slīpējumā virsmu, vienkārši ar roku šādi te viņu pieslīpēt. Un pieslīpēt šādā veidā var ļoti labi. Nesliktāk kā uz kāda stenda. Un jebkurā gadījumā tas būs taisnāk nekā tā virsma varbūt jau ir savērpusies iepriekš no skrūvēšanas. Tā kā šādā veidā var bez problēmām pieslīpēt virsmas. Protams, galvas virsmu, kur, teiksim, guļ šī te vieta, jūs nepieslīpēsiet, bet, nu, vismaz vienu virsmu jūs pieslīpēsiet. Un izmantot hermētiķus motorā tiešām nevajadzētu. Nu, ja tiešām nav citas iespējas, jums ir šaubas par to, vai tā virsma ir pietiekoši taisna un tas dzinējs ir jāsaliek, tad nu, to hermētiķu arī vajag uzklāt pareizi. Un hermētiķu noteikti nevajag izmantot, kurš ir uz etiķa bāzes, jo tas hermētiķis nebūs tas labākais priekš jūsu motoru. Uzklāšanas process būtu tā kā vienkārši, teiksim, ar šādai te virsmai vajag uzklāt ar kādu, teiksim, nu, no pirkstu var, bet ar skrūgriezi pieņemsim, paņemat hermētiķi un šādi te klājat, lai viņš tā kā šeit būtu plānāks šajā te vietā, un šeit bišķiņi biezāks, šādi te viņu uzklājat virsū. Un tad, kad jūs pieliksiet virsmu pie, šo virsmu pie galvas virsmas, tad šeit paspiedīsies tā plānākā daļa un nepieies šis kanāls ar hermētiķi. Tā biezākā kārta vairāk izspiedīsies uz ārpusi, ko pēc tam varēs vienkārši noplēst nostā, ka viņš nokaltīs. Tā, nu es tagad turpināšu motoru salikšanu dzes sistēmai. Dzes sistēmas salikšanu jau ārā garažā. Esmu garažā, pulkstenis jau ir agrs piekdienas rīts, bet nu izmantoju visu iespējamo laiku, kad var pastrādāt. Tātad parādīšu jums, kā pareizāk ir lietot hermētiķi. Kā jau minēju, hermētiķi labāk neizmantot vispār, bet ja ir aizdomas par sliktu virsmu saskari, tad, nu, ir pieļaujams un izmantot. Parādīšu tieši uz caurulēm. Caurules izlēmu izmantoju tās pašas vecās, pēc rūpīgas diagnostikas, jo virsmas tomēr ir diezgan labas, un arī pašas caurules ir būtībā bez kādiem defektiem, tā kā izmantojuši tās pašas. Virsmas iekšā attīrīju viņus ar šādu te instrumentu, šādu metodi. Ar smalko saru birstīti. Virsmas nav sabojātas, viņas ir tādas pašas kā bija, tikai tīrākas. Šeit ir visas caurules, kas ir vajadzīgas. Arī mazāk. Ir savilcēji jauni. Un tagad ķersimies klāt salikšanai. Tātad vispirms salikšu apmēram kā būtu jābūt. Esmu atgriezies no pauzes. Visu esmu saskrūvējis, savilcis. Vēl ir jāpiemina tikai tas, kad ja ar mašīnu neplānojat braukt tuvākajā laikā, tad uzreiz visu pilnībā savilkt nevajag. Vajag vienkārši pievilkt labi. Un tad otrā dienā, teiksim, vai pēc 24 stundām, nu kaut vai pēc 12, to visu vēl nedaudz pievilkt. Nu, es tieši tā arī esmu izdarījis, es esmu savilcis visu, bet droši vien pa dienu to visu nedaudz pievilkšu, lai viss nostājas savās vietās. Tā kā viss ir kārtībā, atliek tikai saliet šķidrumu. Nu, tagad es to vairs nedarīšu, to es darīšu vēlāk pa dienu. Tad es saliešu šķidrumu un kurbulētu klāt, atgaisot sistēmu. Tā nu, pagaidām tas būs arī viss.